Griez! Čau! Čau! Mēs esam Tautu meitas! Mēs pīsim 2 vainagus. Kurš būs pinējs? Es varu būt pinēja. Mēs pērām visus ar pūpoliem. Tas bija smieklīgi. Bet smieklīgi skatīties tās dalībnieku reakcijas, ka mēs, piemēram, pūpoles veidienā aizgājām ar pūpoliem un visi tur sākam pēkšņi pēta, bet nekā nepaskaidroja, tikai pēc tam Un saucam savus buram vārdus, rituālus, vesels kā pūpols, apaļš kā rūs, slimība ārā, veselība iekšā, virbo. Tas īsti. Mums bija smieklīgi pašām. Nu, un tad arī mēs vedām novārītas un krāsotas sīpolu mizās olas. Piemēram, Austrālis vispār domāja, ka tā ir koka ola. Tā, mēģinam pārsteigt visus ar mūsu foršajām tradīcijām. Nu, izbaudīt un ieraudzīt, kā tas ir, jo iespēja uzkāpt uz tik lielas skatuves, tik daudz cilvēku priekšā negadās bieži. Es domāju, ka mēs pirmo reizi būsim, kur ir tik liela komanda, kur ir 45 sekundes, lai no viena priekšnesuma viss pārtapt uz nākamo. Tas būs kaut kas jauns. Tas būs stresiņš arī, bet... Tas būs forši. Nu, kā mums ar vainiciņiem iet? Florists mūs. Jā, ja mums Eirovīzijā tur nesanāks, jā, tad mēs zināsim, ko mēs varam darīt. Mēs turpat Bāzelē pīsim. Nu jā, paskat, mums ir tapuši uz vasaru vedoši kroņi. Un viņi ir apaļi kā mūsu jaunais albuma Rimbulītis.